Kādā pavisam parastā mājā Vārnu ielā dzīvoja pavisam parasta ģimene. Viņi bija 4 – mamma, tētis, meita Laura un kaķis Miedziņš. Dzīvoklis atradās mājas pirmajā stāvā un tā logi atradās ielas pusē. Dienas pagāja līdzīgi. Abi vecāki devās uz darbu, Laura devās uz skolu, savukārt Miedziņam ļoti patika gulēt uz palodzes un novērot ielu. Reizēm uz palodzi atlidoja kāds putns. Tad Miedziņš sastindzis nemirkšķinot viņu pētīja. Retāk pa pretējo ielas pusi garām paskrēja pele. Tādos brīžos Miedziņš cerēja, ka reiz viņš tādu noķers. Kad garām gāja suņi, Miedziņš samiedza acis un nereaģēja pat uz riešanu, jo labi zināja, ka aiz biezā stikla viņš ir drošībā. Reiz kādu rītu Miedziņu kā parasti uz virtuvi atvilināja ēdiena smarža. Ieskatoties savā trauciņā, Miedziņš saviebās. Atkal tā vistas pastēte. Nu kad viņi sapratīs, ka man ir vajadzīga īsta pele? Ēdot, Miedziņš dzirdēja, kā ģimene no viņa atvadās un ļoti steidzoties dodas savās gaitās. Tomēr vistas pastēte šķita svarīgāka par iespēju noskatīties, kā visi aiziet. Pēc brokastīm kārtīgi izstaipījies, Miedziņš devās uz savu iemīļoto vietu – palodzi. Ārā spīdēja silta, spoža saule un varēja sajust tik svaigu, smaržām pilnu gaisa plūsmu. Tā, pag! Miedziņš kļuva uzmanīgs. Kas tā par gaisa plūsmu? Uzlēcis uz palodzes, Miedziņš sastinga. Logs! Logs bija palicis atvērts. Aizejot bija aizmirsts aizvērt logu. Tik daudz domu bija galvā, bet visvairāk par to mazo kaitinošo peli, kuru tik ļoti gribējās noķert. Es to ātri noķeršu un atgriezīšos, pie sevis nodomājis kaķis, izlēca uz trotuāra. Un patiešām varēja pat sajust peles smaržu. Ošņādams gaisu, kaķis pa peles pēdām devās savā pirmajā piedzīvojumā. Vārnu iela, Tallinas iela, peles smarža uz brīdi kļuva spēcīgāka un tad suns. Milzīgs, melns suns, kā riedams metās virsū Miedziņam. Ļoti pārbījies Miedziņš skrēja pāri ielai cerībā, ka suns viņu nepanāks. Viens auto riepām kaucot strauji bremzēja, cenšoties izvairīties. Miedziņš lēca uz otru pusi, cits auto gandrīz aizskāra asti, līdz visbeidzot izdevās ielēkt aiz pagraba lūkas restēm. Miedziņš nezināja, kur palicis suns un ļoti nožēloja, ka bija pametis drošo palodzi. Cik labi tagad būtu sildīties saulītē uz palodzes. Kad satraukums mazliet pārgāja, Miedziņš sāka vērot apkārtni. Kas tās par savādām svītrām uz asfalta? Kad garām gājēji pie tām piegāja, automašīnas apstājās un garām gājēji varēja mierīgā gaitā pāriet ielu. Miedziņš vairākas reizes šo vēroja līdz sadūšojās, jo bija taču jātiek mājās. Izlīdis no savas slēptuves, Miedziņš pienāca pie baltajām svītrām un notika brīnums. Automašīnas apstājās. Joprojām liekot ķepiņas piesardzīgi, kaķis devās pāri ielai atpakaļ uz mājām. Suns vairs nebija redzams un arī peles ķeršana vairs nebija prātā. Pienācis pie loga, Miedziņš vienā lēcienā jau bija uz palodzes. No iekšpuses Miedziņš atgulās pret logu un tas lēnām noslēdzās. Tā drošāk, nodomāja Miedziņš. Aizmiegot prātā, aizvien bija baltās svītras uz asfalta. Cik labi izdomāts, tās patiešām droši palīdz nokļūt ielas otrā pusē, un Miedziņš jau saldi gulēja, atgūstot spēku pēc ceļojuma.